Vai zinājāt, ka omega-3 augstskābes organismā nesintezējas, tādēļ tās ir jāuzņem papildus ar uzturu vai uztura bagātinātājiem? Es esmu Evita Lārmane, Mēnes aptiekas farmaceite, un šodien atbildēšu jums uz 3 svarīgiem jautājumiem par omega-3. Pētījumi liecina, ka omega-3 augstskābes, kuras iegūst no zivīm un zivju eļļas, palīdz samazināt sirdsslimību, augsta asinsspiediena, insulta un infarkta riskus. Tās uzlabo lipīdu profilu asinīs, palīdz sirdī un asinsvadiem, turklāt tas regulē arī asinsredzi. Ļoti būtiski ir tas, ka omega-3 augstskābēm piemīt arī pretiekaisuma īpašības, līdz ar to tas var palīdzēt uzlabot imūnsistēmas darbību. Izvēloties omega-3 produktu, būtiski pievērs uzmanību 3 aspektiem. Pirmkārt, pietiekami augsta EPS un DHS koncentrācija, jo tieši šīs augstskābes nodrošina labvēlīgo iedarbību. DHS palīdz uzlabot arī normālu smadzeņu darbību un redzi. Tādēļ minimālais daudzums, ko vajadzētu uzņemt, ir 250 mg, kas kopā ar EPS palīdz nodrošināt arī kardiovaskulāro veselību. Otrkārt, tas ir marķējums TG vai RTG. Tas norāda uz triglicerīdu formu, kas ir dabiskāka un labāk uzsūcas. Un treškārt, produkties bieži ir pievienots dabīgais E vitamīns, kas ir antioksidants. Tas papildina omega-3 darbību un palīdz mazināt organismā oksidatīvo stresu. Omega-3 ir ieteicams lietot visiem, neatkarīgi no vecuma un dzīvesveida. Mūsdienu diēta ļoti bieži ir piesātināta ar omega-6 augstskābēm, un mēs neuzņemam pietiekamā daudzumā omega-3, tāpēc mēs dzīvojam tādā regulārā disbalansā. Šī nelīdzsvarotība var traucēt organismam pilnvērtīgi izmantot omega-3 augstskābes. Tādēļ regulāri uzņemot omega-3 augstskābes, mēs varam palīdzēt atjaunot organismam šo līdzsvaru, kas var palīdzēt atbalstīt sirds, šūnu un smadzeņu veselību.